Labdien, tauta! Šodien es nāku pie jums ar tādu unboxing video, ko mēs šodien unboxosim. Kas saka, sen atpakaļ. Labi cilvēki vienā no Skyrim livestreamiem saziedoja mikrofonam, kur man vajadzēja, lai man būtu labā kvalitāte, jo diezgan traģiski kvalitātes streamiem bija. Būsim atklāti. Jā, cilvēki izpalīdzēja un šodien viņš arī nekur atnācis. Nu, jā, vot. Tātad tas ir Blue Yeti mikrofons. Ultimate USB mikrofons priekš profesionāla ieraksta. Jā, nu tā es tulkoju. Bija vēl arī, protams, lielāka kaste, kas no eBay atnāca, bet to es darbā saņēmu šodien viņu, un tad es gribēju pastīties, vai tur ir mikrofons vispār, un nav man kaut kāds bluķis atsūtīts, teiksim tā. Arī, protams, es atvēru pārbaudīju, vai te ir iekšā mikrofons. Ir, to mēs atvērsim viņu, un tad mēs varam pastīties, kas te ir iekšā. Tā. Un es arī pēc tam pastāstīšu vairāk par funkcijām, ko viņš pilda. Kādas ir funkcijas? Protams, galvenā funkcija ir ierakstīt, bet, jā. Es neesmu profesionāls unboxeris, tādēļ es ļoti atvainojos, es to nedaru kvalitatīvu. No shit, Sherlock. Tā, jā, te ir arī atvērts, kā redzat. Tātad, kur ir USB vats. Tad izņem šādā droši, to vajag apskatīties. USB vats, parasts USB vats, nekas special. Te ir pamācība. Man kā profesionālam ierakstītājiem nevajag kādas lietas zināt. Really, nigga? Profesionālam ierakstītājiem, bet tāds vārds vispār. Un, tad, jā, tur ir kaste, un tad ir arī pats mikrofons. Tā, mēs uzņemsim. Var arī, jā, droši. No otras puses, šādi. Un tā, jā, un tad es varēšu tagad tur, jā, mazlīt, maz. Krič, jā, un respektīvi, šis tās baltā krāsā, man patīk, viņš tās fresh, diezgan smags ir, teiksim tā, smagu un šitas te paliknis, tad laikam pareizāk man teikt. Jā, vana bija statīvs, teiksim tā, bet, protams, es piepirkšu pēc tam pop filtru klāt, lai, kad es spļaušu tajā mikrofonā savas karsās rīmes, lai, kā saka, nav siekals mikrofonā. Tātad, te ir 4, jāsaka, funkcijas, iespējas, kur piezumot to, ka es pēc tam izstāstīšu vairāk par katru. Ir fokus. Super, ok, cool. Tātad, var uz mani tagad skatīties droši. Tātad ir stereo funkcija, kas ir domāta vairāk vokāliem, korim, piemēram, vai instrumentiem, respektīvi ierakstam kaut kādam rapam, dziedāšanai, vienalga. Tad ir kardioid. Es nezinu, ko nozīmē kardioid tulkojumā, tādēļ es nemācēšu jums pateikt konkrēti. Un, respektīvi, jā, viņš raksta tieši no priekšas, piemēram, stereo raksta tā kā no visiem rakursiem. Vai ne, apkārt mikrofonam visur. Iedomājieties, ja, piemēram, tas ir vokālam, tad vai viņš raksta te, viņš raksta te, viņš raksta te, viņš raksta te. Piemēram, kardioidam viņš raksta tikai te. Tas ir, tā kā es te runāju tagad, viņš tikai šito daļu rakstīs, vai ne? Un tas ir domāts vairāk podkastiem, voiceoveriem, jeb, piemēram, runāt pāri kaut kādam, nezinu, notiek kaut kāda filma, vai ne, pie multena, un es runāju pāri multenai. Respektīvi tā, jā, kas tur vēl bija vokāliem, arī dara, jā, dziedāšanai, tam līdzīgi rapošanai, un instrumentiem arī tas dara. Nākamais ir omnidirectional. Tas, respektīvi, arī ir no visām pusēm, viņš arī iet.
Viņš ir domāts vairāk konferences, kā saka, ierakstiem. Ārā ierakstīt, piemēram, tu ārā ierakstīt, es nezinu, kaut kādas balsis vai, es nezinu, kaut kādas kā putni čivina, teiksim tā. Tas tam vairāk domāts un kaut kādiem koncertiem, orķestriem tam līdzīgi. Un pēdējais ir bidirectional, kas ir intervijām domāts. Viņš raksta, respektīvi, no šejienes, piemēram, viņš runāja interviju un blakus man sēž Solvita Aboltiņa, un tad mēs runājam ar viņu intervēju, un tad viņa otrā pusē viņai ierakstās no šitās puses arī. Es pazaudēju laiku, kur tu bija, jā. Tas ir domāts intervijām, instrumentiem un vokālu duetiem. Teiksim tā, ja es dziedāšu ar Beyoncé kādreiz, tad jā. Tātad tās ir tās būtībā tās funkcijas. Man tas būs vairāk izmantojams, kā saka, kardioidam, tas ir podcastiem, voiceoveriem. Tas es uzskatu tāds vislabākais veids, kam rakstīt balsis, piemēram, ja streamos vai kaut kādās, nezinu, piemēram, reaktos, labāk izmanto tādu. Tā kā, jā. Bet, ir arī citas funkcijas, tādēļ šīs mikrofons ir ļoti daudzfunkcionāls un viņu var izmantot visādos veidos, tā kā ļoti manuprāt, ļoti labs mikrofons un diezgan lētu cenu samērā priekš labiem mikrofoniem, tā kā, jā, es iesaku. Ko tagad mēs pieslēgsim šito mazulīti, jā, un tad mēs pasīsimies, kā izstās tas setups apmēram, un jā, ietestēsim arī, tā kā tā. Un šādi arī izstās, kur mans setupiņš. Tad klaviatūra, vai ne, kur man uzdāvināja Ziemassvētkos, paldies vecākiem, mikrofons. Pociņu deg, ja es uzspiežu, protams, šito pociņu, tad ir, viņš mirkžo, tad ir mjūts, un, respektīvi, nestrādā mikrofons, bet izdarīšu tā, viņš strādā. Jā, tā es uzfokusēšu. Man jau patīk, kā izstās, jums patīk. Mans jaunais mazulīts ierakstiet komentāros to. Nospiediet laiku ar viņam. Un vēl ir 2 jaunumi, es nopirku. Šodien pele, Steel Series, jo man vajadzēja pele. Atsma pele, nedara. Un paliknis. Jā, Steel Series arī paliknīt nopirku. Tādēļ šitam te Geto paliknim, varam teikt, tā. Jā, tas arī pasīties, ka tas līdzīgs esmu. Ierakstīt komentāros, es esmu līdzīgs šitam čokam, tas ir no Beatlēm. Tā kā, jā. Jā, esmu līdzīgs, ierakstiet. Vot, un tad es šitā te sēdēšu. Te ir arī austiņas. Lai jau šitā sēdēšu. Un, jā, un tad runāšu ar jums. Un es domāju, diezgan interesanti, jā, tā ir tā lampa, kas saka, spīd, tā kā, jā. Tūlītās arī ietestēsim, kā skan. Tā, un kur, kā redzēt, ir Scrim, jeb Skyrims, kur mēs, varbūt šitam varam iedot, viņš piecelsies? Nē, nepiecelsies. Jā, kā redzēt, kur tīri ieraksts ir daudzreiz tīrāks, daudzreiz kvalitatīvāks, un nevar salīdzināt ar iepriekšējo, kas bija, kur, jā, mēs šito varam paņemt, jā, vot, super. Un, teiksim tā, es uzskatu daudz reizes kvalitatīvāk nekā bija, superīgāk un, uzskatu tīri, tiešām nevar salīdzināt, pat īsti nav ko teikt. Vienkārši mēs varam ietestēt, kāds skanēja agrāk un kāds skan tagad. Labdien, tauta! Šodien es nāku pie jums ar video jaunu reaktu. Pirmkārtām es gribēju pateikt, kad atvainojos par mikrofonu, es nezinu, kas ir daudzēji, viņš nav versijā, varbūt labākajā kvalitātē, bet, cerams, jūs pacietīsiet. Well, that was fucking dreadful. Ko, un kā redziet, salīdzināt nevar, un tiešām paldies visiem vēlreiz, kas noziedoja šim te. Tiešām paldies. Bez jums es nebūtu tādā pozīcijā nopirkt, un tas būtu ilgs laiks, līdz es pats to kaut kā sakrāt naudu tam. Tā kā, jā, tiešām vēlreiz paldies visiem, kas atbalsta, un gaidiet arī monitors ar Maxiņu drīzumā būs, tā kā, jā, nospiediet laiku šim video, ja jums patika, nošērojiet šo video, un, ja neesi abonējis kanālu, noteikti abonēt kanālu, un te jau tiekamies nākamajos video. Pagaidām, peace!